Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Joris Saukāns. Vispirms par ārzemju notikumiem dažos paplašinātos virsrakstos. Lietuvas izlūkdienestu ikgadējā ziņojumā konstatēts, ka Krievija ne tikai piešķir lielus resursus karam Ukrainā, bet arī gatavojas ilgtermiņa konfrontācijai ar NATO arī Baltijas valstīs. Turklāt Krievijas un Baltkrievijas subjekti interesējas par pieeju strateģiski svarīgai Lietuvas infrastruktūrai un ietekmi strateģiskos ekonomikas sektoros. Polijas lauksaimnieku 1. martā sāktā protesta akcija Kalvarijas Budzisko robežkontroles punktā pārbaudot, vai no Lietuvas uz Poliju netiek vesta Ukrainas vai Krievijas labība, ir beigusies, turklāt bez incidentiem un nopietniem sastrēgumiem. Centriski labējā Eiropas Tautas partija, kas ir lielākais spēks Eiropas parlamentā, šodien atbalstīja Urzulas Fonderlejenes kandidatūru uz 2. termiņu Eiropas komisijas vadītājas amatā. Tūkstošiem lauksaimnieku Čehijā šodien protestē pret valdības un Eiropas Savienības īstenoto lauksaimniecības politiku. Prāgā iebraukuši ap 700 traktoriem un citām mašīnām, izraisot sastrēgumus, bet kāds lauksaimnieks izgāzis lielu kaudzi kūtsmēslu pie valdības ēkas. Šonedēļ Augšdaugavas novada Nīdzgalē valsts policija aizturējusi 1975. gadā dzimušu vīrieti, kurš iedzīvotājiem nelicencēti par maksu sniedza televīziju pakalpojumus, piedāvājot arī Krievijas propagandas saturu, kura izplatīšana Latvijā ir aizliegta. Tika konstatēts 181 nelikumīgs televīzijas klients, kratīšanas laikā izņemtas televīzijas signāla uztveršanas, formēšanas un izplatīšanas iekārtas, par notikušo sākts krimināla process, par šādu pārkāpumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, kā arī var tikt ierobežotas turpmākās uzņēmējdarbības iespējas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izdevusi pirmos 3 izbraukšanas rīkojumus Krievijas pilsoņiem, kuri nav izpildījuši imigrācijas likuma grozījumu prasības un nav iesnieguši dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Savukārt 1016 Krievijas pilsoņiem lūgts sniegt paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc viņi nav izpildījuši imigrācijas likuma grozījumu prasības un nav iesnieguši dokumentus uzturēšanas atļaujas pieprasīšanai. Kā arī, ja šiem Krievijas pilsoņiem vairs nav pamata uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, tad lūgts sniegt informāciju par plānoto izceļošanas datumu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina pilsētas apkaimju aktīvos iedzīvotājus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz tikšanos un dialogu par ikdienu apkaimēs. Tikšanās notiks Vienības namā trešdien, 13. martā, 17:30. Tikšanās dalībnieki varēs vairāk uzzināt par pašvaldības atbalsta iespējām, šovasar plānotajām sporta un kultūras norisēm, nevalstisko organizāciju pieredzi, kā arī līdzdarboties plānojot dažādas aktivitātes savas apkaimes kopienas aktivizēšanai. Anketa, lai reģistrētos dalībai šajā pasākumā, atrodama portālā daugavpils.lv. Jau šodien, Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā, daudz viet Daugavpilī sākusies ziedu tirdzniecība. Saskaņā ar komunālās saimniecības pārvaldes sniegto informāciju, kopumā izsniegtas 87 tirdzniecības atļaujas, līdz ar to jau šodien un rīt ziedus varēs iegādāties dažādās pilsētas apkaimēs. Pilns tirdzniecības vietu saraksts atrodams pilsētas portālā. Ar ziņām studijā bija Joris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbilsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio